Sveiki visiem! Nu ko, šits nebūs kā vlogs, bet būs vairāk kā pārunāšanās ar jums. Es gribētu saprast, ko jūs domājat, kāds man video klips likt. Es gribu saprast pats, ko es gribu likt. Īpaši man idejas nav. Es šito arī video klipu filmēju tikai tāpēc, ka man vajag uzfilmēt kaut ko. Nepriekš tā intereses vai arī kaut kas tāds. Piemēram, man kā vecais vlogs bija. Apmeklējam veco skolu. Tas man interesē. Un man patīk, ko es parādīju jums savu to darbu vietu. Un jā, izskatījās, ka jums arī tieši patīk tādu video. Bet man nav idejas tāds. Es vēl kaut kāds pilsētas varētu tā apskatīt. Un vēl šādu vietu. Ierakstiet komentārās arī kādas vietas. Un jā, šitas nav apmēram pēku video klipi vai kaut kas tāds. Šitas ir apmēram, lai jūs apmēram ar mani saprastos vairāk. Ko es gribu, ko jūs gribat. Un jā, šits nav apmēram tā, kā tā vārds pat vairs nav. Bet jā, lūdzu ierakstiet komentāros, kādu pilsētu man apmeklēt, ko man citu filmēt. Es gribētu spēļu video klips, bet izskatās, ka jums tie spēļu video klipi tā. Tāpēc, ka es pats saprotu, ka man nav skaņas, tikai tur iet spēlē, bet viss pie tā tiek jau risināts, lai es jums varētu tā saprasties, gan caur spēlēm, gan arī caur vlogiem. Vlogs skatās tikai tāpēc, ka man ir īpaši recepti, kur es gribētu arī spēļu video klipiem uztaisīt, lai mani redzētu, manu dzirdētu, un jā. Viss tas tikai taps, viss tiek domāts, kas kā vieglāk man būtu, kā vieglāk jums skatīšanās būtu, un jā, un viss tikai taps un taps, kā jau es jums visu laiku saku, ka mēs pieķeramies pie strīmošanas. Strīmošana tagad vēl nav bijusi netēdu, ko es gribētu atsākt. Es gribētu citus video klipus pamēģināt. Es gribētu vairāk ar jums kontaktēties. Un jā, es saprotu, ka tas nav apmēram tā viegli izdarāms. Jo, kas zina apmēram mans māsas, tās māsas man bija izņirktas, un es to pats negribu apmēram pārdzīvot uz sevi. Jo manām māsām bija tā, ka viņa sāk cietāt, smukciet vispār. Viņa sāk cietāt un tāds lietas, bet viņas vienkārši apstājās. Es to īpaši negribu darīt. Tāpēc, ka es zinu, kur es gribētu sasniegt, kāds mērķis. Un jā, šits nav apmēram tā. Man ir tas jāsāk, man ir varbūt tā YouTube, es sākšu pelnīt un viss tā. Man to pelnīšanu galīgi nevajag. Es varu pats iet uz darbiem, strādāt un viss. Man ir galvenais apmēram, lai es ar jums varētu saprast, kā un kas un lai jūs man būtu apmēram kā atbalsts. Gan sarežģītās brīžos, gan
smieklīgos, un jā, tā apmēram ir mana doma, piemēram, ka es varētu, piemēram, aizbraukt, piemēram, uz citu valsts, piemēram, apmeklēt. Man ir tautas valsts vienkārši parātā, kur es varētu, piemēram, vēl apmeklēt. Kāds es gribētu, apmēram, apmeklēt ar jums. Bet, jā, tur vajag līdzekļus, un tāpēc mēs parauksim pār Saltu. Pa Salts rajoniem sākumā, un varbūt tiksim kaut kur arī kultīgi topā, kas Rona, kā jums, ka mums varētu patikt. Vēlreiz šitās videoklips nav apmēram apstājas videoklips. Šajās videoklips ir tāds, kā vajag saprast, kā es varētu pasniegt jums un sev. Paldies, ka skatījāties šo videoklipu. Es kā nav paiki garais un tā, ka es vienkārši mūtu aplamā. Tāpēc šis videoklips nav folklorē, bet real folklorē. Tad, un vēlreiz. Kāpēc ir pārmainīts Roni kanāla nosaukums? Interesanti. Kāpēc tik Roni pārmainīts kanāla nosaukums? Tāpēc, ka es gribu visu, apmēram, kas man bija vecajos laikos un vecajos videoklipos, uztaisīt vēl jautrāku un vēl skaistāku, lai man būtu un jums būtu ko skatīties. Man, piemēram, nepatīk tās videoklips, kur es jums runāju, lai jūs nepatotaties. Tikai tāpēc, ka tur bija pat daudz pauzes. Tikai tāpēc. Visiem patika gandrīz kā vienreiz nofilmē, nepauzēju tik daudz un jā, vienkārši runājoties ar jums. Vēlreiz, paldies, ka jūs esat motivācija. Kanāla nosaukums atstās šim folklorēm. Un jā, viss tikai apmēram vēl būs. Man ir tauts idejas priekšā. Tiekamies apmēram, kā teikt, nākošu kādu vai arī kādos strīmos. Priecīgs Ziemassvētks jau tagad. Un jā, paldies, ka skatījāties. Tiekamies jau pavisam 3. Es neteikšu kad, jo es negribu apsolīt, lai nesanāk kā šis videoklips. Es apsolu, ka man būs videoklips, bet arī šitāds te videoklips sanāk. To es negribu. Tāpēc paldies vēlreiz, ka skatījāties un tiekamies.